Ja runājam par eksotiskām parādībām Latvijas mērenajā klimata joslā, tad vaišnavi, jeb kā mēs viņus nepareizi dēvējam, krišneīti noteikti pieder pie šādām eksotiskām parādībām. Taču varbūt atšķirībā no citām Latvijai netradicionālām reliģijām šo iepazīt ir vieglāk. Pirmkārt, tāpēc, ka dažs labs sabiedrībā zināms cilvēks ir pieslējies šai reliģijai. Otrkārt, tāpēc, ka gluži vienkārši var aiziet un nobaudīt vaišnavu gatavotās pusdienas. Vēdiskā filozofija cilvēcei ir pazīstama gadu tūkstošiem, tomēr vēl nesen tās praktizētāja parādīšanās Rīgas ielās izsauc emociju gāmu no izbrīna līdz pat nepatikai. Kaut kur tam visam pa vidu bija arī uģu poļu sajūtas. Līdz pirms 3 gadiem tieši šo reliģisko praksi viņš izvēlējās par sev vistuvāko. Es, piemēram, nāku no zinātnieku ģimenes. Tas nozīmē arī, ka lielā mērā man tāds ir ļoti kritisks prāts, man vajag visu pa plauktiņiem salikt. Un tām atbildēm jābūt tādām, teiksim, zinātniskām. Ja? Un tad, kad tu satiec cilvēkus, kas tev var sniegt tev saprotamā veidā, tev pieņemamā veidā šīs atbildes, tad tu daudz nedomā par to, kāds viņiem ir tas, sauksim, sabiedrībā nosaukums. Cilvēkus, kuri praktizē vēdisko filozofiju, mēdzam kļūdaini dēvēt par krišneītiem. Šo apzīmējumu savulaik no dieva Krišnas vārda atvesināja padomju drošības iestādes, droši vien uzskatot, ka tā ir vienkāršāk. Vārdi Harē Krišna ir pirmie, kur iespiežas atmiņā no vaišnavu gājieniem un dziesmām, kas izrādās tiek dziedātas arī mūsu neticīgo dēļ. Tas, ko mēs dziedam, tā ir mahamantra. Viņa attīra, atmosfēra attīra, cilvēki dzird Dieva svētos vārdus. Tā jau ir viņam garīga prakse. Viņi klausās. Tāpēc, ka es šaubos, ka visi dzīvojušie Rīgā, viņi iet katru svētdienu uz baznīcu, skaita lūkšanas, to pašu liek svets. Tāpēc arī mēs viņam dodam tādu iespēju garīgi praktizēties, vienkārši klausoties. Lai uzskatītu sevi par reliģijai piederīgu, jābūt iniciētam. Uģis Pols un viņa dzīves biedri Vita šobrīd, kā paši saka, vēl tikai praktizē vēdiskās filozofijas principus. Nekad man nav neviens cilvēks mēģinājis kaut ko skalot smadzenes. Nekad neviens cilvēks nav man mēģinājis kaut ko teikt, ka es kaut ko daru nepareizi. Ja? Katrs mēs esam brīvi darīt, kā mēs, ko un kā mēs gribam. Ko mēs neesam brīvi, izvēlēties sekas par to. Un tur neko nevar darīt. Ja? Un šie cilvēki brīnišķīgi saprot, viņi pieņēmuši to, ka tā ir vardarbība, kādam cilvēkam kaut ko uzspiest. Taču viņam piedāvāt, pieņemsim, bet tu negribi uzēst, teiksim, lūk, tev ēdiens vai tev grāmata. Ja? Viņš piedāvā, tu vari atteikties. Viņš jau neskries klāt un pakaļ, neskries, tu nejēg tāds un tāds vai kaut kas, teiksim. Ja? Mārijama krišneītiem pievienojusies pēc 12. klases un atzīst, ka draugi viņas izvēli pieņem ar sapratni. Attiecības saglabājas. Es zinu, ir cilvēki, ir tādi cilvēki, kuri viņi pat pēc dabas ir tādi, es nezinu, vai tas ir fanātiskums vai kas. Ja viņi kaut kur citur aiziet, viņi nogriež pilnībā to iepriekšējo dzīvi, kaut kādus cilvēkus. Ja viņi atrod kaut kādu iemeslu, kāpēc varētu ar kādu nerunāt, viņi pēkšņi pārstāja. Tas ir tīrs iedzimts fanātisms, tas ir prāta problēmas. Piederība kopienai neprasa atteikšanos no ikdienas aktivitātēm, ja vien nepretendējat uz augstākā līmeņa garīgo praksi. Arī Uģis turpina darboties mūzikas biznesā, lai arī nauda vai vara Krišnas mācībā nav lietas, pēc kurām būtu jātiecas. Man bija svarīgi, ka viņi man parādīja vienkārši, deva man atbildes uz man interesējušiem jautājumiem. Un tā es arī turpinu jautāt, un pagaidām kaut kādu pēdējo 4-5 gadu laikā es saņemu atbildes uz jebkuru jautājumu. Pilnīgi jebkuru, jebkādā jomā, jebkas, ko jūs varat iedomāties, sākot ar ģimenes attiecībām, turpinot ar ēšanu, turpinot ar filozofiskiem jautājumiem. Ja. Lai varētu pretendēt uz iniciāciju, jāatsakās no vismaz 4 lietām – no alkohola, no gaļas, no azartspēlēm un no seksuālām attiecībām, ja vien nav nodoma radīt bērnu. Mēs esam viņa dāliņas un dvēseles, un mūsu, teiksim, pozīcija ir, ka mēs esam viņa kalpi. Kad cilvēki dzird, ka jākalpo, tad viņa, es negribu būt par kādu, es gribu būt par kaut kādu saimnieku, Bet kalpot Dievam, tas ir ļoti augsta pozīcija,
Tāpēc, ka mēs kalpojam visskaistākajam, visstiprākajam, ja? Un kalpojam ar mīlestību. Tas nozīmē bhakti. Uģis Polis šiem kalpošanas noteikumiem ir atradis arī tīri vai sautīgu motivāciju. Gaļu viņš neēd, jo nevēlas uzņemt negatīvas emocijas, ko savā miesā atstājis mirstošs dzīvnieks. Alkoholam ir nepatīkams aromāts, bet seksuālie kontakti var ietekmēt karmu. Par seksuālajām attiecībām. Ja tu studē vedisko filozofiju un tu saproti, pieņem jēdzienu karma, cēloņa sekas, un tu saproti to, ka vīrietim stājoties attiecībās ar jebkuru sievieti, viņš uzņem kaut kādu noteiktu daļu viņas karmas. Tad tu saki, pagaidi, tagad. Man jau tā ir dzīve grūti, tagad tikai dēļ dažu minūšu baudas, tagad man būs pēc tam, es nezinu, vai tas ir taisnība, vai tas nav taisnība, es to nevaru pārliecināties, bet tas ir taisnība. Un tu zini, kāda viņai karma, kāda šausmas pārdzīvot. Tad priekš kā man tas ir vajadzīgs, ja? Saprotiet, tas ir tāds, un tas nav nekas, saksim, garīgs, tas tīri praktiskas lietas, es vienkārši negribu to. Viss. Man vairs neinteresē citas sievietes, vienkārši tāpēc, ka es viņās saredzu, nē, tas var beigties man ļoti slikti. Uģis atzīst, ka abiem ar sievu kopīgā tempļa apmeklēšana un vēdiskās filozofijas studēšana pēc 24 laulības gadiem atkal ļauj daudz vairāk laika pavadīt kopā, kas pats par sevi jau ir ieguvums. Mēs esam vairāk kā 20 gadus dzīvojam kopā, un ik viens cilvēks, kuriem ir šāda ģimenes dzīves pieredze, viņš zinās, ka ģimenes dzīvē, īpaši ar tuviem cilvēkiem, mēs izjūtam vislielākos emocionālos satricinājumus, pārdzīvojumus. Ja? Un bieži vien mēs nezinām, kā rīkoties. Ja? Ko darīt, ka, teiksim, tavam bērnam pilnīgi savādāk priekšstats par dzīvi nekā tev. Kā pareizi rīkoties. Ja? Un mums to jau nemāca. Mums nemāca skolās to, mums nemāca augstskolās to. Ja? Un, piemēram, šodien es varu teikt, ka nevis tas ir kruts, kurš ir bagātākais cilvēks, kurš ir spēcīgākais cilvēks. Bet, piemēram, tas, kurš var nodzīvot ģimenes dzīvē, neizšķiroties, uzaudzinot bērnus, tas ir kruts. Ja Vaišnavs izlēma dibināt ģimeni, partnera atrašana tiek uzticēta garīgajiem skolotājiem un vēdiskajam astrologam. Taču precēties nav spiesta lieta. Jaunie viens otru var iepazīt 3 gadus un brīvi pieņemt lēmumu. Savukārt, ja kāds ārpus kopienas stāvošs puisis gribētu iepazīties, piemēram, ar Marjam, būtu jāievēro īpaši noteikumi. Ko jādara tam jaunajam cilvēkam? Kā jūs domājat? Viņam jāskrien pie viņas mammas. Un jārunā tad ar viņu vai ar kaut kādu autoritāti. Ja? Tāpēc, ka pat taisnī runa, tas nav teikt. Tas nozīmē, ka jūs neievērojat etiketi, ja? Ka jūs neesat audzināts. Vaišnavi raksturo sevi kā atvērtus cilvēkus, kas gatavi uzklausīt ikvienu un ciena atšķirīgu pārliecību. Vēdiskā filozofija māca saskatīt cilvēku būtību, neatkarīgi no dzimuma, ādas krāsas vai reliģijas. Mēs varam apgūt jebkuru priekšmetu skolā, bet kādai jābūt sievai, kādai jābūt vīram, kas tas ir cilvēks vispār, ja? Prabhupāda, teiksim, mūsu garīgais skolotājs un biedrības dibinātājs, viņš teica, ka vajag cilvēka institūtu nodibināt, ja? Lai apmācītu visiem tiem, kā ķermenis strādā, tāpēc, ka cilvēki nezina. Viņi zina tikai par to, teiksim, fizisku ķermeni, ja? Bet vēl ir kaut kas tur iekšā, sēž, ja? Un valda ar visu to mašīnu. Kāda jums ir sajūta, kad jūs redzat šos te krišnaīdu gājienus vai spilgtāk izpausme, man laikam ir grūti pateikt, tā ir interese vai tas ir tā kā vēlmi iedziļināties, ja lai viņi tur paiet garām? Ir jau tur tāda, zinām, pretruna, ja, jo katra reliģija, kur vēl nav asimilējusies, viņa it kā turās pie tiem, kaut kādiem, tām pazīmēm, ja, tās reliģijas pazīmēm, kāda viņi ir tur savā dzimtenē, jo man arī tas liekas dīvaini, ka tad, kad viņi te Latvijā -20 grādos pa to žļurku, kas mums parasti uz ielām ir, tur tajās, sterbelēs iet, tas nav atbilstoši vienkārši. Kaut gan šie apģērbi savā vietā ir ļoti skaisti. Un līdz ar to tā neatbilstība, viņi izdara kaut kādu, faktiski sliktumu tā viņa